Resursu centra Zelda raidieraksts būs jau labi. Sveiki! Resursu centra Zelda raidieraksta būs jau labi 4. sērijā kopā ar dzejnieci, rakstnieci, kritiķi, redaktori un tulkotāju Kristu Annu Belševicu runāsim par bipolāriem traucējumiem. Šodien mums Resursu centra Zelda raidierakstā būs jau labi. Ciemos Krista Anna Belševica. Dzejniece, rakstniece, kritiķe, redaktore, 3 grāmatu autore, ja internets man nemeloja. Vispār radoša personība, jaudīga personība, bet Krista Anna stāstīs arī par bipolārajiem traucējumiem vai bipolāri afektīvajiem traucējumiem. Es esmu laikam gana veca, lai es būtu piedzīvojusi dažādus šīs diagnozes nosaukumus savos ārstu, psihiatru izrakstos. Ja nemaldos, pirmais diagnozes nosaukums vispār nebija bipolārie traucējumi. Pirmais diagnozes nosaukums bija māniskā depresija vai kaut kas tāds. Maniakālā depresija. Maniakālā depresija, jā, kaut kas tāds. Un tad ir bijuši gan bipolāri afektīvie traucējumi, gan vienkārši bipolārie traucējumi. Nu jā, man nekas, protams, manā diagnozē nav mainījies, mainot šo nosaukumiem, diemžēl. Bet jā, viņi ir dažādi, un tad jums jāprasa kādam superekspertam, kā tad šodien ir pareizi. Varbūt vēl kaut kas mainīsies. Mainījušies ir tikai nosaukumi, ja? Jā, mainījušies ir tikai nosaukumi. Cauri gadiem. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tas īsti ir? Kā ir ar to dzīvot, kā tas izpaužas cilvēkiem, kas nemaz tik daudz nezina par to? Jā, to ir grūti pastāstīt, bet es mēģināšu. Tad, kad ieguglē, kas ir bipolārie traucējumi, pārsvarā parādās informācija par to, ka dažkārt cilvēkiem ir skumji un dažkārt cilvēkiem ir priecīgi. Un dažkārt cilvēkiem ir pārāk skumji vai pārāk priecīgi. Bet, un es ticu, ka, protams, tas, kā izpaužas ne tikai šī, bet jebkura diagnoze noteikti ir ārkārtīgi personīgi katram cilvēkam. Bet manā gadījumā tas izpaužas gan tā, kā es tikko teicu, gan arī tā, ka man dažkārt šķiet, ka mans prāts, mans ķermenis, manas emocijas dažkārt dzīvo tā kā savu dzīvi, ka nevienmēr tas, kā es jūtos, ir saistīts ar to, kas notiek man apkārt. Dažkārt es, piemēram, esmu ļoti labos dzīves apstākļos, bet mans prāts, mans ķermenis izdomā, ka mēs tagad nejutīsimies par to labi. Mēs tomēr jutīsimies kaut kā īpaši nomākti. Un dažkārt mans garstāvoklis pavirzās atkal uz otru pusi. Bet es gribētu laikam galvenais pateikt, ka tas noteikti nav par skumjām un prieku un par to pretstatu, bet tas ir par to, ka tāds depresija noteikti ir tās depresīvās epizodes, ir noteikti kaut kas pilnīgi cits nekā vienkārši skumjas un mānijas, noteikti ir kaut kas pilnīgi cits nekā vienkārši prieks. Bet jā, atsevišķos brīžos mans prāts izdomā strādāt ātrāk, manas emocijas izdomā būt daudz spilgtākas un vairāk nekā viņām pieklātos būt konkrētajā dzīves situācijā. Dažkārt, ja man ir trauksme vai bezmiegs vai, piemēram, es nerūpējos par savu ķermeni tik labi, kā vajadzētu, tad tas var rezultēties kaut kādos ilgstošākos periodos, kuros man ir vai trauksme vai depresija, vai trauksme dažkārt rezultējas māniskās epizodēs, un arī tas nav gluži par prieku. Tas ir par to, ka
viss vienkārši sāk strādāt ātrāk, pātrinās domas, pātrinās emocijas. Dažkārt viss ļoti mainās. Un tas ir rezultējies tajā, ka, piemēram, ja es esmu stabilākā periodā un tādā es pašlaik esmu, daļai psihoterapijas, daļai medikamentu terapijas, daļai tiešām rūpīgas sekošanas līdz savam dzīvesveidam dēļ, tad es varu uz sevi paļauties, ka, piemēram, pirmdien es varēšu aiziet uz darbu un izdarīt savus darba pienākumus, vai vakarā varēšu aiziet ar vīru uz randiņu un viss būs labi. Bet, ja es esmu nestabilākā dzīves posmā, tad būtībā es vienkārši nevaru paredzēt, kā es kaut kādā brīdī dzīves vai dienā vai vakarā vai kad jutīšos. Un es nevaru jau paredzēt, vai man tajā dienā domas strādās ātrāk un es varēšu ļoti produktīvi, 12 stundas no vietas kaut ko darīt, vai man būs pilnīga apātija un depresija un es knapi spēšu izkāpt no gultas. Un, tad jā. Tas, kā es tajā brīdī jūtos, pat nebūs galvenā sāpe. Galvenā sāpe būs tāda, ka es vienkārši atkal būšu vilsies sevī un nespēšu saprast, kāpēc es šobrīd jūtos tā, kā es jūtos. Un kāpēc es nevaru tagad strādāt, bet man ir jāguļ 3 stundas un jāskatās griestos, vai vairāk stundas un jāskatās griestos. Dzīve ar bipolāriem traucējumiem, protams, ja viņus rūpīgi pieskatot dažādas lietas un dzerot dažkārt zāles un ejot pie psihoterapijā un tā, rūpīgi pieskatot var būt, ka tu ilgstošāku laiku dzīvo stabilāko tādā pozīcijā un tas process ir paredzamāks, bet ir grūti paskaidrot cilvēkam, kam nav bipolāro traucējumu, ka dažkārt vienkārši tu nezini, kā būs rīt, dažkārt tu pat nezini, kā būs pēc stundas vai pēc dažām stundām, ka tavs garstāvoklis, tavs enerģijas līmenis, tavs domu ātrums, tavas emocijas, tavs ķermenis būtībā dzīvo kaut kādu savu dzīvi, un tu īsti nevari. Tu vari, protams, plānot savu dzīvi un iet un kaut ko darīt un domāt un tā, bet tu nevari īsti zināt, kā tu kurā brīdī jutīsies un kā tavs ķermenis vai viņš spēs kaut ko veikt vai nevarēs. Un tas, protams, rada atkal citas problēmas, kā identitātes krīzes un dusmas uz sevi un tādas lietas, kā diagnozē no vienas puses tas bioloģiskais aspekts, kas ik laikam nosvārstās, un tad ir visas tās čupām seku, kuras, ko šīs svārstības atstāj uz tevi kā personu, kā individu, kad tu mēģini kaut kā pirmkārt saprast, kas tu esi, un otrkārt saprast, kā tu vispār dzīvot, un kā sev pieņemt, un kā tikt galā ar sevi, ar dzīvi, un kā tajā pašā laikā arī veidot attiecības un ar citiem. Jā, tā kā, es nezinu, kā māca psihologiem vai psihiatriem, kā viņi pārbaudas darbos savos atbildus šo jautājumu, kas ir bipolārie traucējumi. Es ceru, ka ne tik plaši, ne tik sāpīgi, jo tad arī viņiem noteikti ir neglāts nācis to visu mācoties. Bet, kaut kā tā ir, un gan jau ar katru diagnozi, ka ir tas veids, kā tu piedzimsti, kā tavs organisms strādā, un tad kā tu to mēģini kaut kā salāgot ar pārējo pasauli, un kā tu mēģini, piemēram, būt arī labs darbinieks vai sieva, vai ieņemt kaut kādas citas lomas. Bet kā tev ir izdevies kaut vai, piemēram, sarakstīt grāmatas, jo tas jau ir apņemšanās process tomēr, tāds, kur ir jāietur kaut kāda disciplīna. Kā tu spēj iznavigēt to visu šo dzīvi, kur jāraksta darbi ar šo diagnozi? Kāds ir tavs noslēpums? Varbūt kādam noder, kas klausās, es nezinu.
Es to spēju. Es to daru, un tad pa kādiem pāris mēnešiem, dažkārt pa pusgadam, es paskatos tā kā atpakaļ retrospektīvi uz visu to, ko es esmu izdarījusi. Un es nekad nesaprotu, kā. Jo, nav viegli. Es jau tev laikam rakstīju, ka man vienmēr bail, ka nointervēju kādu cilvēku, kuram ir diagnoze, un tad visi pārējie to dzird, kad viņam ir maģistrs un grāmatas sarakstītas, un domā, ka visi tie pārējie cilvēki ar, piemēram, bipolāriem traucējumiem vai depresiju, ja viņi to nav izdarījuši, viņi ir vienkārši tādi slinki vai neizdevušies, vai vienkārši viņiem trūkst gribas spēka. Kas tas ir? Kāpēc? Krista var un cita nevar. Diagnozē laikam ir, pirmkārt, diagnoze var būt smagāka vai vieglāka. Man es pieņemu, es nezinu, cik smaga viņa ir, bet es arī, retrospektīvi paskatoties dažkārt, cik daudz tiešām gribas spēka un sevis laušanas un kaut kāda izmisuma tas ir prasījis. Es dažkārt pati nevaru atbildēt uz jautājumu, kāpēc es sev to esmu nodarījusi, jo dažkārt dzīvē lietas prasa mežonīgi daudz spēka, un tu it kā izdari, bet pēc tam tu arī nevari līdz galam saprast, vai bija tā vērts vai nebija. Un par dažām lietām dzīvē es varu godīgi pateikt, ka jā, tas bija ļoti, ļoti grūti, un bija ļoti sev jālauž, un bija ļoti ilgi uz to jāiet. Un varbūt es pati nesaprotu, kā es to izdarīju, bet par dažām lietām es varu pateikt, jā, bija vērts. Man tiešām tas kaut ko deva, bet par dažām lietām es arī apzinos, ka es esmu sevi tā lauzusi, ņēmusies, skrējusi ar pieri sienā un ļoti nodarījusi pāri sev, savai veselībai un dažkārt apkārtējiem. Un es ļoti labi apzinos, ka tas nav bijis tā vērts. Iespējams, es vienkārši esmu mēģinājusi sev pierādīt, ka es to varu. Iespējams, esmu mēģinājis citiem pierādīt, ka arī es, lai arī man ir šīs problēmas, es taču arī esmu normāli un es to varu. Un es domāju, ka no vienas puses par laimi, bet no otras puses, diemžēl, manī vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka es varbūt neesmu gana laba. Man ir bijusi šī stigma pret sevi, ka tā tad man kaut kas nav kārtībā, un tad man ir bijusi tā sajūta, ka man tomēr ir jāpierāda, ka arī es varu. Un nevienmēr tas gandarījums, kas beigās ir sekojis, ir bijis tā vērts. Un tāpēc man nav tāds gatavs recepts par tādu balansu, cik daudz sevi tiešām mocīt un cik daudz varbūt nē. Atsevišķos brīžos, protams, tieši tas, ka man ir bijuši šie mērķi, šīs ambīcijas, man ir arī ļoti vilkuši ārā no tā, piemēram, ka man ir depresija, bet tur ir kaut kāda dzirkstele, kaut kāda izmisīga vēlme dzīvot, kaut ko izdarīt, kaut ko pierādīt. Un tad, kad tas izlēna ārā, tas man ir ļoti pavilcis arī uz augšu. Un ļoti daudz man ir palīdzējis tieši radošums un dažādas radošās aktivitātes. Un ne tikai tādā ziņā, ka es esmu izmantojusi tekstus, rakstīšanu kā procesu un tekstus vispār kā tādu terapeitisku lietu, bet arī tas, ka tas prieks par to, ka tu kaut ko iemācies un tev ir sajūta, ka tu kaut ko dari labi un tev ir tas mērķis darīt kaut ko ar prieku un izdarīt kaut ko vēl labāk, pārspēt sevi. Un, man liekas, radošums man ir bijis tā lieta, kurā tiešām tā joma, kurā es tiešām varu godīgi pateikt, ka ļoti daudz esmu izdarījusi, nevis lai
pierādīt citiem, ka es neesmu slima un ka es esmu arī tiesīga staigāt pa šo zemi un dzīvot starp cilvēkiem, bet kur es esmu tiešām ļoti, ļoti daudz lietas darījusi ar prieku un iespējams tieši tās radošās aktivitātes un tā sajūta, ka es esmu rakstniece, ka es rakstu, man ir ļoti palīdzējusi, kad man ir bijušas šīs identitātes krīzes, jo ir bijuši brīži, kad ir sevišķi, kad es pirmo reizi sāku dzert zāles, un man pirmo reizi nostabilizējās garstāvoklis. Es ļoti ilgu laiku vienkārši nesapratu, kas es esmu. Man bija sajūta, ka es esmu pilnīgi sev pazaudējusi, bet tad tā sajūta, ka es tomēr varu rakstīt un varu izpausties radoši, un ka tas ir kaut kas, pie kā es varu pieturēties, man ļoti, ļoti palīdzēja atgūt to sajūtu, ka, kas es vispār esmu un kā es kaut kas esmu. Tādēļ ne visas spēles dzīvē ir jāizspēlē un ne visos kalnos noteikti ir jāuzkāpj. Un noteikti ir kāds cilvēks, kas daudz gudrāk izlemj, kuros spēles spēlēt un kuros kalnos kāpt. Man ir bijis tā. Dažkārt uzkāpu un saprotu, kāpēc es to savu nodarīju, bet dažkārt ir laimējies arī izdarīt kaut ko, kas man tiešām ļoti dzīvē ir vilcis ārā no sliktiem brīžiem ļoti palīdzējis. Tādēļ, nezinu. Jo ir tas, jo es vēl aizvien laikam meklēju to balansu, cik sevi pažēlot un cik par sevi parūpēties un cik empātiski sevi tā samīļot. Un no otras puses, cik tomēr sevi paspiest un cik sevi izaicināt un cik sevi motivēt kaut kā izkāpt no savas komforta zonas un tā. Un es ticu, ka šī par šo tēmu noteikti domā šausmīgi daudz cilvēku. Vienkārši, ja tev ir diagnoze, tad nav tik daudz cilvēku, ar kuriem pakonsultēties, jo, piedāvām, katrs ir ļoti atšķirīgs. Un tad dažkārt esi tāds, ļoti pazudis. Bet man šķiet, ka iespējams ir kaut kādas lietas, kuras man vienkārši ir bijis vajadzīgs ilgāks laiks, lai iemācītos. Un tādēļ varbūt kaut kādas secinājumi vai kaut kāda sapratne par to, teiksim, kā es kā indivīds varu vai nevaru kaut ko izdarīt, varbūt pie manis atnāk, 10 gadus nobīdi, jo man ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai gūtu kaut pieredzi, saprastu, kā un ko vispār. Un tāpēc tagad, kad man ir 32, es varu pateikt, ka es vēl aizvien mācos, bet es arī esmu ļoti laimīga. Bet, kad man bija 22, es nebiju ļoti laimīga. Un man likās, ka es pat dažkārt nesapratu, no kura gala tad, lai sāk un ko tad vēl, lai iemācās un pie kā lai pieķerās, lai iemācītos, kā tad vispār dzīvot un būt. Vai tev šie bipolārie traucējumi ir kopš bērnības, vai tie sākās kādā konkrētā vecumā? Un kad tev viņus diagnosticēja, kad tev tos diagnosticēja? Jā, pirmo reizi oficiālā diagnoze bija man pirmā 17 gadu vecumā. Tad es mācījos mūzikas vidusskolā, Jāzep Mediņu mūzikas vidusskolā. Un tā ir brīnišķīga skola, bet arī ļoti prasīga pret saviem audzēkņiem. Un es vienkārši biju, arī nevisai labi saprotot, ko es daru, biju iedzinusi sevi tādā kārtīgā mānijas posmā. Es, man liekas, kādu pusgadu
ja gulēju, tad tā ļoti nosacīti un ļoti daudz strādāju un mācījos un spēlēju saksofonu. Un pēc tam, tas, protams, nevar turpināties mūžīgi, jo mānija parasti nebeidzas nekā citādi, kā dažkārt ar depresiju, dažkārt caur psihotiskiem kaut kādiem brīžiem depresijā. Un, man bija pirmā tāda kārtīgā depresijas epizode, un mani, protams, es tajā brīdī dzīvoju viena, mācoties vidusskolā, bet tad man savāca vecāki un aizveda pie dažādiem ārstiem, un tad man uzrakstīja šo diagnozi uz papīra. Es pat nezināju, ka man ir šī diagnoze, jo tajā laikā, es nezinu, kā ir šobrīd, bet tajā laikā psihiatri īsti nekomunicēja, tā kā ar jauniešiem, laikam, zem 18. Un tātad visu šo dokumentāciju atdeva maniem vecākiem, un ar mani īsti pat nerunāja vispār nekā un nekur par neko. Pat iedeva zāles un pat nepateica, ka zālē mēdz būt kaut kādi blakus efekti. Tā kā es to, ka man šī diagnoze tika diagnosticēta 17 gados, uzzināju tikai, kad man bija 25, un kad es vienkārši atradu tos visus papīrus. Jo tad man to diagnosticēja otrais, un tā laika psihiatri vienkārši sāka jautāt par to, kas tad ir bijis šajos izrakstos pirms tam. Bet es atceros, ka no apmēram 12-13 gadu vecuma tas vienkārši tika tā pieņemts, ka Kristē ik pa laikam vajag kādu nedēļu brīvu no skolas, jo viņa tā kā nespēja. Un tad man ģimenes ārste izrakstīja slimības lapu, un ik pa laikam es tā kā nebiju skolā, un kā es to tagad atceros, tā bija tāda depresijas simptomātika, un neviens īsti neiespringa, jo pēc tam atgriežoties skolā es visu saķēru, savilku visus galus kopā, visu iemācījos, viss bija ok, tāpēc īsti neviens te nepievērš uzmanību līdz šim 17 gadu vecumam. Un tad, pēc tam, kad otro reizi man diagnosticēja bipolāros traucējumus, jo es izmērīju starp to 17 un 25 gadu posmu, ik pa laikam gāju pie psihiatriem, bet laikam pagāja kāds laiks, kamēr atradu kādu, kas ieklausās, vai arī pagāja kāds laiks, kad man atkal bija tik drausmīgi slikti, ka bija acīm redzams, ka man ir kaut kas slikti, un tad man to diagnosticēja otrais. Bet, ja godīgi, tad es nezinu, kā ir tagad, bet tajā laikā bija ārkārtīgi grūti atrast kādu, kas spēja tieši šo diagnozi tā kā uzķert un saprast un arī diagnosticēt. Vismaz, un tas notika tikai tad, kad man bija ļoti akūtas fāzes. Bet, man grūti teikt, kad, jo, ja godīgi, es nav daudz atmiņu par bērnību, un es, laikam, īsti neatceros sevi, kā cilvēku bez šīs diagnozes. Varbūt ir kaut kādas bērnības atmiņas, kur kaut kādu uzplaiksnījumu, bet man nav īsti manā tādā pieredzē tāda pirms un pēc. Pēc šajā diagnozē nav, bet nav tāda pirms. Ir vienkārši es, un vienmēr man ir bijuši pieredze ar kaut kādām tādām svārstībām tieši gar stāvokli. Bet es saprotu, ka faktiski vai tu
varētu dzīvot iekšējā līdzsvarā. Šiem traucējumiem ir jālieto vienmēr, tavā gadījumā arī zāles, vai to var? Jā, ir labi iet regulāri pie ārsta, kas saprot, un lai parunāties, pastāstīt par savām kaut kādām garastāvokļa pieredzēm, pēdējā mēnesī vai 2 mēnešu laikā regulāri, jo jā, ir, piemēram, brīži, ka, piemēram, tagad es lietojot zāles ļoti ilgu laiku biju stabila, un tad mēs ar psihiatru runājām, un viņi piedāvāja, ka varētu samazināt to zāļu devu, un ja samazinot zāļu devu nekas īsti nemainās, tad var arī tikt izdarīts lēmums, ka varbūt šī zāles kādu brīdi nelieto, jo nav jēgas zāles lietot bez vajadzības piedevām. Manā gadījumā ir tieši vieni antidepresanti, kas strādā, un viņiem ir tendence, ja viņus lieto pārāk ilgi, zaudēt savu iedarbību. Tāpēc, un tie tiešām ir vienīgi, kas man palīdz depresijas fāzēs, tāpēc ir ļoti izdevīgi viņus nelietot bez vajadzības, jo tad, kad tiešām vajadzēs, tad viņi arī strādās. Jā, lūk. Jā, protams, es nezinu, vai ir iespējams tikt no tādām, no tādas jau akūtas psihozes ārā bez zālēm. Un, ja ir, tad cik daudz laika, personīgo, mentālo, citu cilvēku, personīgo resursu un citu cilvēku iesaistes un tā viss tas prasa, man nav gadījies, jo es ļoti agri jau sāku, tā bija mana izvēle, kad es ļoti gribu būt patstāvīga un es gribu strādāt un par sevi parūpēties, un tāpēc dzert zāles, lai nostabilizētos un turpinātu savu individuālo dzīvi. Man bija svarīgāk nekā domāt par to, ka varbūt iztikt bez zālēm, bet jā, tā ir mana pieredze. Es esmu dzirdējusi, ka ir ārsti, kas arī nevēlas samazināt vai atteikties no zālēm drošības pēc, un es arī viņus saprotu. Man ir bijusi pieredze dažādās valstīs, es vairākus gadus dzīvoju Vācijā, un tur arī izpratne par to, kādas zāles vispār jādzer pie bipolāriem traucējumiem, piemēram, Vācijas psihiatri ļoti man mēģināja pierunāt, lai es pārēju uz litiju, no kā man, ko es negribēju darīt, jo viņam mēdz būt diezgan tādi spēcīgi blakus efekti, piemēram, ādas problēmas un tādas lietas. Tā kā jā, tas ir tik interesanti, ka tas arī jāatšķiras no valsts uz valsti, tās pieejas un no psihiatru uz psihiatru. Es pieņemu, ka ir arī dažādas skolas un, virzieni un kaut kādi psihiatru pieredzes personīgie un vēl sazin kādi apsvērumi, kas man, protams, kā vienkārši cilvēkam, kam ir diagnoze un kas pats nestrādā psihiatrijā, galīgi nepalīdz. Būtu jauki, ja būtu kaut kāds viens pareizais veids, kā kaut ko darīt, un visi visā pasaulē būtu priecīgi šo veidu piedāvātu cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Tā. Bet jā, ir dažādi. Pašlaik man ir ārsts, kam es uzticos un ar kuru ir bijusi ilgstoša sadarbība. Latvijā tagad, jā. Arī Vācijā es beigās atradu. Es beigās atradu Vācijā ārstu, kas neteica, ja nedzersi litiju, tad nenāc pie manis vairs. Un mēs tomēr vienojāmies, ka drīkst arī citas zāles lietot. Un jā, Latvijā man arī ir psihiatre. Un es pie viņas eju arī tad, kad es nelietoju zāles, lai vienkārši viņa no malas arī redzētu. Jo, lai arī es esmu ļoti daudz iemācījusies arī pati visu redzēt no malas un sekot sev līdzi un pieskatīt
sevi, tad jā, ļoti palīdz, ja ir arī kāds cits speciālists, kas piedalās šajā novērošanas procesā. Jā, var dažādi. Nav viena veida, un tas ir sarežģīti. Un es pieņemu, ka arī ārstiem tas ir sarežģīti, ka arī viņi tā kā nevar pateikt, ka ir šādi, jo tas ir vislabāk. Un es nezinu, vai kādreiz šāds veids būs, jo ir arī citas diagnozes, ko pētīt un tā, bet, nu jā, pagaidām ir tā. Tu iepriekš minēji, ka ir arī svarīgs dzīvesveids, dzīves ritms, ja tu pieturies pie kāda noteikta ritma, tad tev ir vieglāk, un citādi, ja tu kaut ko pārkursē, tad atkal tas tev varbūt izsit no tās homeostāzes. Kas ir tie tavi paņēmieni, varbūt, kas ir svarīgi ikdienas dzīvē, lai varētu justies labāk, stabilāk? Es pieņemu, ka tas gan nav noteikti tikai ar manu diagnozi, jo, kad es dzīvot ar bipolāriem traucējumiem, biju pamanījusies tikt arī pēšanas traucējumiem, un tad es arī Vendī centrā ar vienu burvīgu uzturu speciālistu strādāju. Un viņi arī runāja par to, kā īstenībā, piemēram, stresa līmeni vai trauksmes līmeni ietekmē tas, vai tu esi vai neesi paēdis brokastis. Un tad protams, nav jau svarīgi dzīvot kaut kādu perfekto dzīvi, bet svarīgi ir apzināties, ka vismaz tu mērķē uz to, ka tu izgulies normālu laiku, tu paēd vairākas reizes dienā optimāli. Man, piemēram, ļoti palīdz sporta zāle. Es kaut kādā brīdī alkoholu vienkārši sāku aizvietot ar sporta zāli un sapratu, ka ir daudz, daudz labāk un nekad neesmu skatījusies atpakaļ. Jā, tas nav it kā nav jau raķešu zinātni, un es varu apvainoties uz visiem tiem cilvēkiem, kas var ikdienā baigi pie tā nepiedomāt un tāpat it kā nodzīvot kaut kādu brīdi, vismaz normālu dzīvi. Bet jā, es sevi cenšos mierināt ar to, ka svarcelšana mentālai veselībai tagad paredzēs arī to, ka man mazliet vecākai nesāpēs ceļi tik ļoti. Tāpēc cenšos neapvainoties uz šo dzīves aspektu, ka man ir jāievēro kaut kāds ritms, jo tas tiešām ļoti palīdz. Tas palīdz ne tikai man, bet arī citiem. Un dažkārt tas ļoti, ļoti apnīk. Un tad gribas kādu nedēļu vai divas vienkārši padzīvot ļoti ekscentriski, gulēt māsnāt un ēst kūkas un nedomāt par olbaltumvielu saturu uzturā. Bet, ja es atgriežos pie tā, pie tiem centieniem saglabāt, kaut kādu mērenību visā, balansu visā, tad tas īstenībā ļoti palīdz. Es pieņemu ne tikai ar diagnozi, bet arī vienkārši ir labsajūtu, labbūtību, laimi, jo nevienas zāles, diemžēl, nedod laimi, vismaz, tāpēc par laimi tāpat jāparūpējas katram pašam, jo pat ja zāles tev nostabilizē, tas nenozīmē, ka pēkšņi tava dzīve paliek jēgpilna un skaista. Un par to tad arī katram mums pašam arī jāparūpējas, arī man. Es gribēju pajautāt, mums ir sanācis šeit mūsu darbā, piemeklēt cilvēkiem jaunus ārstus vai pat arī psihiatrus, ja viņi maina reģionu, kurā viņi dzīvo. Kā tas ir, ja tu aizbrauc uz citu valsti vispār? Tas tāda interesanti, tā ir sarežģīta vispār pieredze, sākt komunicēt ar citu valstu psihiatriem, atrast, kā tu vispār tajā sistēmā ietiec iekšā? Atkarīgs no valsts un atkarīgs no tava, tāda oficiālā statusa. Piemēram, tajos brīžos es esmu dzīvojis ārzemēs gan strādājot darbu vietā, institūcijā, kas nomaksā visus nodokļus un tā.
un es esmu dzīvojusi ārzemēs, saņemot stipendiju. Un ja tu saņem stipendiju, īstenībā ir baigi slikti, jo, piemēram, Oslo, kad es vairāk kā pusgadu uzturējos Oslo, jo es dabūju stipendiju, tad tur bija, es drīkstēju aiziet pie universitātes, laikam, psihologa, bet, tas arī viss. Vācijā es arī dzīvoju kādu brīdi Hamburgā, gandrīz gadu, un arī stipendijas dēļ es īsti, man netika nekas piedāvāts, bet pēc tam es dzīvoju Vācijā. Tu nemaz nevarēji aiziet pie psihiatra vietējā? Jā, Vācijā ir sistēma tāda, ka tad, kad es strādāju Vācijā, vēlāk jau strādāju, man bija oficiāls darbs universitātē, un viņi nomaksāja visus nodokļus, un Vācijā ir tā, ka tajos nodokļos ir arī veselības aprūpe, un tāda vispār nebija problēma. Sākumā bija problēmas dabūt kādu, kas runā kaut cik angliski, jo man vācu valoda nav tik labi kā angļu valoda, bet tā arī bija vienīgā problēma. Tur vienkārši ej, pazvani un ieratē un visu dabū un visu tev piešķir. Bet, ir tas ne visās valstīs ir tā, ka tu vienkārši esot tās valsts teritorijā vari tikt pie, ne tikai pie psihiatra, bet pie jebkurā ārsta. Es pieņemu, ja tev ir EVAK karte, tu vari izsaukt ātros, vismaz Eiropas Savienībā. Ja tu esi Amerikā, es neuzdrošinātos, jo es nezinu, vai man pēc tam nebūtu jāņem kredīts uz 30 gadiem. Bet, starp citu, mēs braucām ar vīru uz Ņujorku, un es tieši ļoti par to domāju. Pat ne mentālās veselības ziņā, bet vispār. Bet tā tiešām ir, jā? Tās nav tikai baumas, jo daudz šo stāstu. Nekas nenotika, mēs nezinām. Mēs nezinām, kā būtu būt. Jā, bet ja cilvēks aizbrauc, piemēram, dabū stipendiju, un tu esi students, tu esi īstenībā ļoti, ļoti neaizsargāts, jo tev nav, tu vari izsaukt ātros, jo tev ir psihoze, bet arī, tevi varbūt iedod zāles, izrakstīs no slimnīcas, un tu tāpat būsi, tā kā pats par sevi. Un Latvijas psihiatri droši vien tev neiedod tik daudz zāļu uz pusgada periodu līdzi, ja? Apmēram ar ideju, ka... Tas arī, starp citu, vesela kaut kāda... Tas ir tik dažādi katrā valstī. Man, piemēram, Latvijas psihiatrs īpaši sākumā, kad man bija tādi depresijas sācinājumi jau ar pašnāvības domām un tā, viņi neuzdrošinājās rakstīt lielas zāļu debus, jo tu vienkārši vari izdarīt pašnāvību ar šīm zālēm. Bet Vācijā pilnīgi mierīgi. Es aizēju uz aptieku un man iedod zāļu paciņu, kurā ir 160 tabletes. Es domāju, ārprāts. Labi, negribās melni jokot, bet varētu 17 pašnāvības izdarīt. Tā kā ļoti atkarīgs ar no valsts. Es, kad braucu uz... Kur es braucu? Uz to... Tikko, laikam, pārvācos uz Vāciju, kad es tur gribēju strādāt. Tad man psihiatri, uzrakstīja diezgan daudz tās zāles līdzi. Un tad viņa aizpildīja tādu speciālu un tādu formulāru, ka, ja gadījumā kāds tevi lidostā krata, tad šis cilvēks, viņam šīs zāles ir nepieciešams tur ārstniecībai. Un neviens tāpat, starp citu, neskatījās šo formulāru. Es vienreiz lidoju uz Oslo ar savām zālēm, un arī man bija līdzi formulārs, bet lidostas drošības kontrolē viņi vairāk uztrauc man 2 banāni, kas bija manā somā, jo ēdiens laikam ir uztraucošāks nekā antidepresanti. Tā kā es arī kaut kā cenšos navigēt un cenšos saprast, kā kurā brīdī rīkoties, bet ļoti nav tādas vienotas sistēmas ne Eiropā, ne pasaulē, kas paredzētu kaut ko, tāpēc tu vienkārši ceri, ka būs jau labi. Ka būs jau labi. Lidojot uz Ņujorku, ceri, ka neviens tev neatņems tavas zāles, jo tu arī nespēji izpētīt tā kā pilnīgi
visus likumus un normas, un varbūt kādas zāles kādā valstī vispār nav atļautas, un tu to nezini, un ieved, un tas ir nelegāli. Bet tas taču ir arī, es iedomājos sevi tādā situācijā, visai bailīgi palikt bez zālēm uz ilgāku laiku periodu. Jā. Tu tur nevari pārvaldīt faktiski savus smadzeņu ķīmijas procesus. Jā, it sevišķi, ja tu esi students, un nav tā, ka, ja tu paliksi bez zālēm, tu atlidos nākamnedēļ atpakaļ. Nē, tas nav paredzēts. Tu atlidosi atpakaļ pēc 3 mēnešiem, jo tas tavā budžetā ietilpst. Un ja tev tās zāles atņem, tas ir bailīgi. Bet, jā, un tad tu pārbīsties, bet beigās tev atņem banānus un zāles, un viss ir labi. Mūsu raidierakstu arī sauc Būs jau labi, un mēs vienmēr visiem viesiem uzdodam šo pēdējo jautājumu, atsaucoties uz mūsu raidieraksta nosaukumu. Kā tev šķiet, Krista, Anna, vai pasaulē viss būs labi? Es nedomāju, ka mans viedoklis ir tik, kā to saka. Es, protams, ceru, ka maniem vārdiem ir milzīgs spēks, un ja es pateikšu, ka būs labi, tad tiešām būs labi. Kā noteikti nav. Mana pieredze ir pierādījusi, ka paliek labāk. Ka es atceros, ka ko nodibināja Pusauģu resursu centru, un es lasīju relīzi un raudāju, jo man likās, cik skaisti. Ja tiešām tā ir, kā viņi raksta, cik skaisti, ka kaut kādiem pusauģiem nebūs jāpiedzīvo tā elle un jāiet cauri tā elle, kas man bija jāiet cauri. Un es tik ļoti ceru, ka, es tik ļoti ceru, ka nākamajām paudzēm būs aizvien vieglāk un nākamajām paudzēm būs aizvien vairāk palīdzības. Un man galīgi nav tāds, lepnums, dažkārt. Lepnums par to, cik es esmu daudz, kam izgājis cauri, un kaut kāds nīgrums uz tiem, kas neiziet tam cauri. Man drīzāk ir prieks par katru cilvēku, kam tiek aiztaupīts šis. Un kas dzīvo, cerams, labāk un vieglāk. Un tāpēc redzot, ka iespējams kādam ir vieglāk un iespējams kādam palīdz vairāk, jo tas, ka es esmu te, kur es esmu, noteikti nav tikai kaut kāds mans gribas spēks vai vienkārši jebkāda veida spēks, bet arī vienkārši veiksme, ka man tiešām pagadījās izšķirošos brīžos blakus kaut kādi īstie cilvēki un tā. Tāpēc, es ļoti ceru, jo ja nebūs labāk, es būšu dusmīga. Es tiešām būtu ļoti dusmīga, ja kāds man pateikt, ka jauniešiem ir jāiziet cauri tieši tām pašām sāpēm, kurām bija jāiziet cauri tev. Tas būtu briesmīgi. Es ļoti ceru, ka būs labāk. Es ļoti ceru, ka sāpju pasaulē būs mazāk. Raidieraksts Būs jau labi ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidieraksta Būs jau labi saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda. Resursu centra Zelda raidieraksts Būs jau labi.